Ļoti cienījamā sēdes vadītājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, pāris refleksijas tik tiešām nebija plānotas kāpt tribīnē, bet šeit jau ir saprotams gan no balsojumiem par steidzamību, līdzīgi kā mums bija ar partneru attiecību likumu, būs ļoti dzelžaina disciplīna koalīcijai. Tā ir vienošanās, kas ir ierakstīta šīs valdības deklarācijā. Šeit līdz ar to diskusijas ir tikai tāds imitācija, teiksim tā, kur argumentācija īsti netiek līdz galam uzklausīta no tāda skatu punkta, ka 16. gadā parakstīja pievienošanos konvencijai, un arī ārlietu komisijā mums bija sēdes, kur mēs skatījām šo jautājumu, tieši pieaicinot gan atbildīgās nozara ministrijas, gan arī organizācijas, kas ir atbalstošas, gan arī kas ir pret šīs konvencijas ratificēšanu. Bet atbildīgā ministrija, labklājības ministrija, uz jautājumu, tad, kad paraksta šo līgumu 16. gadā, Latvijas valsts valdība, viņai kļuva saistošs šīs konvencijas mērķis un objekts. Praktiski tās izpilde jau aizsākās 16. gadā. Un uzdodot jautājumu labklājības ministrijai, vai varot nosaukt tās aktivitātes, tos grozījumus, kas ir iesniegti normatīvajos aktos šīs konvencijas ietvaros, ziniet, kolēģi, kāda bija atbilde? Apaļa nulle. 7 gados tieši no konvencijas izrošošajiem uzdevumiem grozījumi netika iesniegti. Tad šeit varbūt ir būtiski parunāt par citām lietām, kas ir ļoti svarīgi likumprojekta pavadošajā dokumentā, saucamajā anotācijā, kuru skaidrs pēc atbalstīšanas pirmajā lasījumā nevar grozīt. Bet, kolēģi, kā var būt tā, ka pati konvencija nosaka 8. pants, finanšu resursi, kur paģēra, tiešām paģēra. Tas nav rekomendācija, ka dalībvalstīm vajadzētu finanšu resursus novirzīt nevalstiskajām organizācijām un citiem līdzekļiem, bet ir jāparedz. Un tajā pat laikā anotācijā pie ietekmi uz valsts budžetu ir absolūti nulle. Ne tikai nākamajam gadam, bet turpmākajiem 4 gadiem. Kā nākas? Jo viņa paģēra. Un ja šeit kāds teiks, ka mēs skatīsimies, kādas izmaksas veidojas, atkal mēs varam pasīties uz valstīm, kas ir pievienojušās konvencijai, cik tad gadā šīs izmaksas veidojas. Un pateikt, ka mēs to nevarējām paredzēt, kolēģi, nozīmē to, ka jūs neesat gatavi cīnīties pret vardarbību, jo cīņa pret vardarbību nenozīmē, ka mēs ratificēsim konvenciju, viss pats no sevis notiks. Tā ir mērķtiecīga plānošana. Tātad vēl viens ir tāds būtisks punkts, kas anotācijā neparādās, ir nevalstiskās organizācijas. Tātad vai šis likumprojekts izstrāde ir bijusi sadarbība nevalstiskajām organizācijām? Anotācijā ir rakstīts nē. Es nezinu, es varbūt citā valstī dzīvoju, bet es zinu 2 organizācijas, kas gadiem strādā palīdzot upuriem, kas ir cietuši no vardarbības. Centrs Marta, tāpat arī centrs Skalbes. Un pat šīs 2 organizācijas anotācijā nav minētas. Tad viņām vispār nav nekas runāts par šo, kā mēs, kad būsim ratificējuši šo konvenciju, kā mēs sadarbosimies. Tātad, kolēģi, šis ir mans pieņēmums. Es paredzu, ka nākamgad un turpmākajos gados būs virkne nevalstiskās organizācijas Latvijā, kas varbūt līdz šim fokusējušās uz cīņu ar korupciju, pārkvalificēsies uz cīņa pret vardarbību pret sievietēm. Jo skaidrs, ka varēs pretendēt uz valsts finanšu līdzekļiem, dažādu darbību, aktivitāšu īstenošanai. Nākamais arī konvencijā ir 10. pants, kas nosaka noteikti koordinējošo iestādi. Anotācijā nekas nav minēts. Nav minēts, kas būs koordinējošā iestāde. Tātad es pieļauju, lai varētu koordināciju īstenot, varētu tapt atkal jauna iestāde, jauns deleģējums.
Es minu visu to, kas nav atrunāts anotācijā. Finanšu ietekme. Tātad arī koordinējošai iestādē šīs ir papildus funkcijas, kas nāk, tātad konvencijas īstenošana. Tātad tas nozīmē papildus arī finanšu resursi. Tātad vēlreiz ietekme uz valsts budžetu ne tikai uz nākamo gadu, bet uz turpmākajiem gadiem ir 0. Līdz ar to, kolēģi, man šeit ir pavisam skaidrs aicinājums. Tie, kas balsos arī par un valdības pārstāvjiem, nākamgad un turpmākos gadus lūdzu liekat naudu tur, kur jūsu mute ir. Ja tad, kad organizācijas, kuras tiešām īsteno svarīgu darbu, nāks ar budžeta pieprasījumiem, ar skaidriem budžeta pieprasījumiem, un ne tikai nevalstiskās organizācijas, arī pašvaldības. Pašvaldības tajā skaitā, jo pašvaldībām būs jāizveido krīžu centri. Un mēs zinām, ja mēs pašvaldībām dodam jaunas funkcijas, šī būs jauna funkcija. Pašvaldības pateiks, jaunas funkcijas, finansējumu dodiet. Mums pašvaldības līdzekļos nav. Līdz ar to pateikt anotācijā, ka ietekme uz budžetu ir 0, ir maldināšana. Un līdz ar to tā nav tikai maldināšana. Tas nozīmē, mēs neesam gatavi ieviest arī pat šo konvenciju tādā apjomā, kā tad visi deklamē. Ieviesīsim, un vardarbība tiks apturēta. Es pat īsti nedefinēšu, kā attiekties pret šo konvenciju ar balsojumu. Tas jau paliek katra sirdsapziņas. Paldies!